Labs vakars, darbie tautieši! Ziemassvētku vakars. Es ceru, ka jūs esat visi mājās, savu rādu, savu mīļotu cilvēku lokā. Un pirms es jums novēlēšu visu to labāko, es gribu, lai ar jums notiek nākamgad. Es gribu jums pastāstīt vienu lietu. Vakar es ar savu sievieti, viņa ir no Ukrainas, mēs bijām Lutrāņu baznīcas Marija Naumuvas koncertā, un mēs klausījāmies Ziemassvētku dziesmas, Ziemassvētku mūziku. Un ziniet, mana bērnībā šajā pašā laikā, ap Ziemassvētkiem, pirms jauna gada un jauna gada naktī, mani vecāki, protams, viņi klausījās Krievu koncerts, ja, kurus rādīja pa Krievijas televīziju. Ja, tie saucamie Golubie огоньки. Un ziniet, man bija tāds rituāls, kad man dzena gulēt, kad es biju savā istabā viens pats. Es ieslēdzu tā pakluso otru televizoru, kas bija mana istabā, un es vienmēr ap šo laiku es klausījos Latvijas televīziju, un tur atskanēja tie paši Ziemassvētku dziesmas, kuras man baigi patika. Bet lieta ir tāda, ka man radu lokā, man draugu lokā, vairāk, protams, bija krievalodīgie. Viņi neklausījās šo mūziku, šās dziesmas, viņi pat nezināja par viņiem. Viņiem tas neinteresēja. Bet man viņi dikti patika, jo mans skolotājs, kuru atrada mana mamma, lai viņš man mācītu latviešu valodu, atsevišķi no skolas, tā papildināti, viņš man vairākas reizes lika klausīties šās Ziemassvētku dziesmas. Un vakar koncertā es sapratu vienu lietu. Es izjūtīju tādu lietu, ka pirmo reizi es dzirdēju šās dziesmas, šās Ziemassvētku dziesmas kopā ar cilvēkiem, kas kopā ar mani dziedēja viņiem līdzi. Pirmo reizi, ne vientulība savā istabā, bet cilvēku vidu. Un tā sajūta, tā ģimenes sajūta, ko es izjūtīju vakar, man liekas, stiprāk par šo sajūtu, man tuvākajos gados nekas nebūs. Jo tik laimīgs es nejūtījos jau vairākus gadus. Es novēlu jums visiem, lai jūsu radītu, lai jūsu mīļie cilvēki būtu veseli, būtu kopā ar jums, lai jums visiem būtu miers mājās, sirdīs, un lai mēs paliktu par cilvēkiem, un lai mēs dzīvotu kā tikpat draudzīgi, kā cilvēki sēž šajos Ziemassvētku koncertos, dzied līdzi, novēl kaut kādas labas lietas. Es jūs visu mīlu, es jūs visu gribu apskaut, un lai jums un jūsu ģimenēm būtu tie paši baltie un laimīgie Ziemassvētki. Atā.